Atkal uzdarbojas vecā krāpšana ar Facebook un Instagram profilu pārņemšanu. Tev atnāk e-pasts, ka tu esi it kā nopelnījis apstiprinātā profila jeb verified ķeksīti. Viss, kas tev jāizdara, ir jāatver e-pastā esošā saite un atverās it kā metas lapa. Protams, neviena lapa metai neizskatās tā kā šī. Un šajā lapā nevar atvērt nevienu saiti, nevar nomainīt valodu, visu, ko tur var izdarīt, ir ievadīt lietotāju vārdu un uzspiest continue. Pēc tam paprasa arī tavu paroli, ja tu to ievadīsi un apstiprinās pieejas tavam metas kontam, principā tu no tā atvadies. Bet ko krāpnieks darīs, kad viņš iegūs pieeju tavam metas kontam? Pirmkārt, viņš var izvietot dažādas reklāmas un reklamēt visādas krāpnieku veikals vai krāpnieku investīcijas platformas, un ja tavam profilam būs piesaistīta karte, tad tic man, viņš notērēs visu iespējamo naudu no tās. Tāpat viņš arī var mēģināt prasīt naudu no taviem draugiem un radiniekiem, un tu domāsi, ja tavu draugs raksta, lai viņam aizdod naudu, ka tas tiešām ir viņš. Tāpat viņš var mēģināt arī izkrāpt tavu draugu un radinieku Facebook un Instagram kontus, publicējot dažādas saites uz pikšķerēšanas lapām, kuras atkal prasīs lietotāju vārdu un paroli. Un visbeidzot, viņš var arī tev pašam prasīt izpirkumu maksu par tavu metas profilu. Bet ko darīt, ja tavs metas profils ir izkrāpts? Pirmkārt, mēģini atgūt savu profilu caur Facebook un Instagram, spiežot Forgot my password. Ja tas neizdodas, tad rakstu šo e-pastu un saki, ka tavs profils ir nozagts un nosūti viņiem visu vajadzīgo informāciju. Ja gadījumā viņi tev neatgriež tavu profilu, raksti viņiem, ka tu pieprasi visu informāciju, kur viņi glabā par tevi. Viņiem ir jāievēro GDPR un šī informācija tev jāsniedz. Bieži vien viņiem vieglāk ir vienkārši tev atdot profilu atpakaļ. Mums tā ir izdevies atgūt 2 profilus. Bet labāk dari visu, lai tas nenotiktu. Ja lapas adrese nav meta.com vai facebook.com vai threads.net, tad tā nav metas lapa. Tā visticamāk ir krāpšanas lapa. Tāpat arī pievērs pašai lapai uzmanību, vai tur vispār kaut kas strādā un vai ir atsaucis uz pašu metu. Un es ļoti aizdomīgs, ja meta tev pēkšņi piešķir verified badge, lai arī tu to neesi pieprasījis. Meta parasti tā nedara. Šai krāpšanas schēmai es lieku atzīmi 3 no 10, jo tā ir viena no primitīvākajām krāpšanas schēmām, kādas līdz šim esam redzējis. Jā, tur ir ieguldīts kaut kāds darbs, ir uzskatēta platforma, kur izskatās līdzīgi metas lapai, bet tas arī viss. Ja gadījumā nekas nepalīdz, tad vērsies policijā, un ja nav slinkums, atsūta arī informāciju man. Bet kopumā dari visu, lai tavs profils netiktu izkrāpts. Un esi uzmanīgs, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.